Piekrāmēt pilnu mašīnu visādiem labumiem. Aizvedīšu uz laukiem, lai, tad, kad mēs visi kopā brauksim, mašīnā būtu vairāk vietas vienkārši. Nu, kaimiņu kaķis arī jau ir klāt. Mielojās, tā teikt, agrās pusdienas, vēlās brokastis varbūt. Jāsāk krāmēt ārā tas bagažnieks. Oi. Nu labi, uzreiz sākšu ar tiem plāniem. Uztaisīt šūpoles, un es ceru, ka man tas izdosies. Otra lieta – pieslēgt sūkni. Par to es arī ceru, ka tas izdosies, jo to nekad neesmu darījis, un tas varētu man būt diezgan interesants piedzīvojums. Jā. Vakar es uztaisīju sūknim mājiņu. Nepārbaudīju pēc izmēriem, bet nu, kaut kā jau gan jau pielāgošu, piedzīšu, un tad jau gan jau viņš tur ielīdīs iekšā un derēs. Nu ko? Nu nāk, jā, šitais kašārs. Jā. Jā. Bet pirmā lieta, ko es izdarīšu, es ar trimeri nopļaušu bišķi zāli apkārt akas grodam, jo, lai vieglāk tur darboties. Nu jā, es zinu, tas grods ir dramatiski šķīps, bet groda taisnošanu, lai cik tas dīvaini nebūtu, es neveikšu šo reizi, bet varbūt kādu citu reizi. Ir tas pirmssvētku laiks, un mēs kā plānojam visi atbraukt uz laukiem, uz Līgo, uz Jāņiem, bet tā kā mums mašīna būtu ļoti pilna ar visu kaut ko, es nolēmu, ka atvedīšu visas šīm te mazajām misijām nepieciešamās lietas, instrumentus un tam līdzīgi, un laicīgi, jo citādi mašīnā vietas nepietiktu, jā. Grūti uzreiz tā uz sitienu saprast, kas būtu pirmais jādara, jo viss ir svarīgi. Šūpoles vajag bērniem, ūdeni vajag visiem. Un sākšu ar sev saprotamā lietu, salikšu to savu sūkņa kastes, paštaisīto Lego. Un tad skatīsies, kā tālāk viss aizies. Tagad jāatcerās, ar ko vajadzēja sākt. Te redzams, zem jumta līnijas ir abās pusēs divas ventilācijas atveres. Un zem sūkņa tāda atvere arī ventilācijai, bet pieņemsim, ja arī kaut kāda noplūda, tad lai tas ūdens veiksmīgi iztek no kastes laukā. Atpūšoties, laikam tagad noņemšu veco setupu no akas groda, to vāku, tās sānu brusas. Vāku es pēc tam likšu atpakaļ, vāks būs, jā. Bet tie sāni jānoņem nost. Nu, ja mēs tā kritiski paskatāmies, tā aka ir episki šķība.
Bet, nu jā, kā jau es minēju, ne šodien nebūs laiks. Beidzot jāveic unboxings sūknim, jo es viņu vēl neesmu pat dzīvē redzējis, kā es veikalā paņēmu kasti un ieliku ratos tā arī es viņu tādu no mašīnas esmu izņēmis to kasti un kopā vērsim vaļā. Nu labi. Tas priecē. Es domāju, ka nebūs kontaktdakša galā, bet ir. Rūpnīcā jau žurkas iegrauzas. Itāļu žurkas. Ieliksim kastē, pastīsimies, kā izstāst, sapratīsim, kādā augstumā kājiņas sūkņa kastē likt. O jā, iznīcinātājs. Interesanti. Nu, kājiņas varētu 15 centimetri būt. Pamēģināsim. Kaut kā bija iztēlojies to grodu bišķiņu augstāku. Nē. Lākā arī var uztaisīt kaut kādu izvirzību. Nē, es gribēju 20 ceņu, lai ir no zemes. Jau pirmais zirneklis kastē. Nē, nu es sevi nebeidzu pārsteigt. Es taču biju domājis apaļos galus uz augšu likt. Turats. Nu, apēdīs te mani pulīt. Tagad laikam tikai sāksies tā patiesā jautrība. Kā es tur kaut ko vienošu, kaut ko... Vispār man jāizmēra, cik tā aka ir dziļa, lai es zinu, cik garu to cauruli nozāģēt. Nu, lai izmērītu akas dziļumu, es piesiešu striķi pie pakava, ielaidīšu akā, tad jau izmērīšu, cik viņa ir dziļa. Nozāģēšu cauruli uz tieši 6 metriem. Aka ir nedaudz dziļāka. Un tad pieurpšu vienu stiprinājumu, lai viņi varētu pievilkt pie tā groda malas. Varbūt divas. Nezinu.
Nu, visādi urbīši man ir līdzi. Tur kokam, nezinu, vēl nezinu kādiem brīnumiem, bet betona urbīts 10 mm, nu, man īsti nav. Ir viens tāds flīžu urbis. Nu, mēģināšu ar to 10 mm. Nu, ļoti labi. Dziļāk nekā vajag. Atradīsim kādu āmurīti. Līdz pamatāt vajadzētu nozaļēt nelielu vītnes stieņu posmiņu. Un pieskrūvēt. Nu labi, meklējam fleksi. Fleksis ir atrasts, ripiņa ir atrasta. Man ļoti gribētos vēl vienu ielikt, tur bišķi zemāk. Bet man vēl, ka es iemetīšu urmašīnu pakā pie spaiņa. Nav ko baidīties, jauki. Došu iespēju Parksaidam pārbaudīt, kā viņam iznāk urbt groda sienā. Parksaids bišķi lētāks iekatīs akā, tad nebūs tik ļoti žēl. Neiet nekāda atšķirība. Forši, forši, forši. Nu, kaut kā es esmu pieskrūvējis. Pēc idejas tagad jāņem garā 6-metrīgā caurule. Kaut kā jāpiestiprina viņai galā tas pretvārsts. Nu jā, kaut kā tā. Šeit vajag to lentīti likt vai nevajag? Nu, nevajag. Laikam laidīšu iekšā. Stiprināšu tajos stiprinājumos. Tas varētu būt jautri, un es pieļauju, ka ir diezgan liels risks, ka es kādu skrūvgriezi ielaidīšu pie spaiņa lejā. Nē, te viss kā priekš cilvēkiem, tur tāds blīvīts, kas neļauj tām skrūvītēm tik viegli atdalīties un izkrist. Bet skrūvgriezīti vēl joprojām var pazaudēt. Tagad likšu 90 grādu līkumu un turpināšu tēlot, ka es kaut ko saprotu. Bet anyway, tie paši 50 centi tur arī būs. Nu, 45. Šeit gan vajadzētu to lentu laikam uzlikt. Ai, nu, bet vispirms jāpieskroj to kompresoru pie tās kastes.
Un, diemžēl es nenofilmēju, kā viņš smuki skrūvējās viss klāt, bet tas bija no šejienes, no iekšpuses. Šeit jūs bija ielicis, visu smuki pieskrūvēja. Parādīšu, cik skaisti tas no lejas izskatās. Apmēram šādi. Sasēs urbīts tik skaistas izrāvumiņas uztaisīja. Liku uz Mikī Mausu ausīm, tāpēc, lai rudenī varētu vieglāk noņemt. Tad aizdomu šis baltais štruns tā baigi labi neplīst, tāpēc uzreiz paņēmu mazīti. Kā tāds profiņš, es tev teikšu. Tu visu mūžu to būtu darīt. Mums neaprot vīkni. Šis bišķi kustās, laikam salieku ķieģelīšus. Vispār es domāju te izurt caurumu, lai tas viss ieiet iekšā. Vai ne? Tā taču būs normāli. Vienmēr var izurt jaunu caurumu. Liekas, lietiņas fiksi novākšu, citādāk man te jau par daudz paliek dažādu priekšmetu un instrumentu. Neaizraušos ar to lentīti, lai man nepietrūkst pašai svarīgākajai vietai. To var salauzt, skrūvējot. Pieņemsim. Nu pat jau būs tas brīdis, kad jāsāk liet ūdeni iekšā sūknī. Tikai tas ūdens man tāds bišķiņ ar zālēm. Cerams, ka tas sūknis neapvainosies. Liešu iekšā. Ja nu viņš plūst prom, tas ūdentiņš, ko tad? Es tik leju un leju to ūdeni, kā nepildās. Atskrūvēju cauruli, izvilku laukā. Domāju, nu kas ar to pretvārstu varētu tāds būt? Izrādās vienkārši ņotādāks spielis, tu nepastījos uz bultiņas virzienu. Tā jāliek pa jaunu. Šoreiz mēģināšu pareizi ielikt. Tā, caurule ir pilna. Nu tā, tagad pieliesim līdz galam šeit. Tagad šeit uzliksim to brīnumu lentīti.
cik dziļi, cik stipri. Protams, viņš pagriezās uz to pusi, uz kuras negribēju, lai viņš pārgriezās. Ja šeit nāk blīve komplektā, vajag to balto lentu vai nevajag? Putra taukiem nesabojās, vai ne? Būsim optimisti, paliksim spainīti apakšā, vai ne? Aha, tur tek. Nu, otrais mēģinājums ieslēgt, vai nebūs sūces. Ceru, ka nebūs. Nu, varbūt šī vieta nedaudz sulo. Notika tas, no kā es visvairāk baidījos. Beidzās tas baltais štruns, tā lentiņa. Jo es biju novērst to sūcīti, noņēmu to veco, ka es biju laikam iespējams par mazu uzlicis. Un to jauno es tinu, un man iznāca vēl mazāk uztīt nekā iepriekšējā reizē. Jābrauc meklēt. Yes, nebija jābrauc 25 km, bet tikai 5. Dabūju. Jāpielaiko. To vadu es tā gribu izlaist arī. Pagaidām izlaidīšu gar šejieni. Jā. Paklau diezgan klusa tā štēle izklausās. Man patīk. Jā. Pamēģināšu vēl vienu šļūteni salikt. Man gan nav uzgals ar ko laistīt, bet nu, jāmēģina uz nākamo reizi sagādāt. Urā! Nu, rokas atpūtinot bišķiņ jāpapļauj zāle, lai, kad mēs atbrauksim visi, vismaz jau būtu kaut kas nopļauts. Jā, bišķi papļaušu. Labs laiciņš. Šūpolēm es nepaspēju pieķerties, bet
vismaz ir ūdens no sūkņa. Tas ir ļoti labi. Nu viss. Tagad jābrauc mājās, jāved sieviņai puķis.